Nevienu droši vien Tirda Ziņkāre nes kā pēc vizuālajām pārmaiņām pārvēršas Talsu pamatskola, tāpēc šobrīd savā ziņā ekskluzīva iespēja bija izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Šobrīd tātad tiek veikti pēdējie tādi mazie darbiņi un tīrīšanas darbi pēc lielā remonta, un mēs tiešām ceram un ticam, ka mēs 1. septembrī visi būsim jaunajā skolā. Direktori gan norādīja, ka skolai nepieciešama arī sporta zāle, kuras trūkums reizēm vecākiem liek izvēlēties par labu citām skolām. Šobrīd mums ir ezermala, mums ir vairāk āra nodarbības, reizēm arī izmantojam sporta namu, bet tā varbūt nav privilēģija, kad šis sports varētu notikt tieši pie skolas skolēniem. Viesošanās jaunā skolā ir priecīgs notikums, taču pēc dažām stundām ministrei priekšā arī smagas diskusijas. Viens no jautājumiem, kas Talsu novadu interesē, kā tas iekļaujas jaunajā finansēšanas modelī un vai tas priekšā šogad vai pēc dažiem gadiem. Ja tas ir iespējams pārējais periods, teiksim 1-2 gadi, tad tas nozīmē, ka šajā laika periodā mēs varam attiecīgajās skolās tā saspringt, lai tiešām nodrošinātu šo piedāvājumu tādu, kāds ir nepieciešams, lai bērni labprāt paliktu. Un arī šīs skolas domā par savu piedāvājumu. Ir dažādas idejas, arī Mēsraga vidusskolai ir dažādas idejas, kā varbūt dot savu īpašo piedāvājumu, kas varētu ieinteresēt ne tikai Mēsraga apkārtnes, bet arī plašāks apkārtnes bērns. Novada pašvaldība ir domājis par to, kā veidot savu skolu ekosistēmu. Es domāju, ka vēl ir diezgan daudz darba darāma, jo iztrūkstošais posms, es teiktu, ir tā iekšējā pārliecība un arī saruna ar kopienu, kā tad mēs redzam šo attīstību. Otrs svarīgais jautājums ir skolotāju trūkums. Kad skolās vairs nevarēs apgūt krievu valodu kā otro svešvalodu, pedagogu trūkums radīs problēmu piedāvāt alternatīvu. Ir skolām idejas ne tikai par vācu valodu, bet arī par citām svešvalodām. Bet, protams, ka tās svešvalodas, kuras nav ļoti plaši izplatītas, tas ir daļai arī riskanti uzsākt, jo viņas jau būs arī jāpabeidz. Ja gadījumā šis unikālais svešvalodas skolotājs pazūd, tad problēma jautājumi. Bet galvenais ir, kā vispār sagatavot skolotājus šo svešvalodu apguvēju un kā mums viņus piesaistīt Talsu novadā. Un te nav skolas izmērētas labas vai sliktas. Mums tiešām ir jāsaprot, ka ja mēs gribam atbilstoši tam, kas mums šobrīd ir pieejamais resurss, un te es runāju kā par tiem pašiem skolotājiem, kuru pietrūkst. Ja mēs nepaskatāmies uz to ekosistēmu kopumā, tad ir bērni, kas vienkārši nevar iegūt labu izglītību, jo viņiem pietrūkst šo skolotāju. Mums šobrīd visiem kopā ir jāsaprot, kā mēs to jautājumu varam atrisināt. Par to mēs arī šodien runāsim pašvaldībā. Jā, tas ir grūti, bet es novērtēju, ka pašvaldība ir ieinteresēta un darbojās tālāk, lai pie savas skolu ekosistēmas strādātu. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.